Vēlos aicināt mūsu nākamo lektori, arī mūsu sociālā partnera pārstāvi Astru Jateri, kura mums pastāstīs tik ļoti aktuālo jautājumu par vienlīdzīgu darba samaksu, jo top direktīva par vienlīdzīgu darba samaksu, kas iespējams paredzēs jaunas tiesības, jaunus pienākumus un vispār regulēs jautājumu par šo te darba samaksas caurspīdīgumu. Līdz ar to labprāt aicināšu kolēģi pastāstīt par to sīkāk nedaudz. Lūdzu, Astra, dodu jums vārdu. Sveiki! Tātad pagājušajā gadā, maijā, tika pieņemta jauna Eiropas parlamenta un padomes direktīva par to, lai darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu stiprinātu to, kā tiek piemērots princips par vienādu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par vienādu vai vienādu vērtīgu darbu. Tātad direktīvā ir arī savs mērķis. Tas mērķis ir apkarot diskrimināciju darba samaksas jomā, palīdzēt novērst darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem un panākt, lai tiktu ievērots princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādu vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu. Direktīvas mērķgrupa ir diezgan plaša. Tātad šobrīd direktīvā paredzētās tiesības un pienākumi ir attiecināmi uz darba devējiem un darba ņēmējiem gan publisko, gan privāto tiesību jomā, aptverot ne tikai darba tiesiskās attiecības, bet arī dienesta attiecības. Tāpat tas attieksies arī uz personām, kas noteiktu laiku pret atlīdzību veic darbu citas personas labā un vadībā. Tad direktīvas mērķa grupas definējums atbilst tiem jaunākajiem Eiropas Savienības tiesību aktos lietotajiem jēdzieniem, kas ņem vērā Eiropas Savienības tiesas judikatūrā iedibināto darba ņēmēju statusu. Direktīvas prasības, tad ir jāīsteno pasākumi, lai nodrošinātu, ka darba devējiem ir tādas darba samaksas struktūras, kas nodrošina vienādu darba samaksu par vienādu vai vienādu vērtīgu darbu. Darba devējiem ir jānodrošina informācija darba ņēmējiem par darba samaksas jautājumiem un darba samaksas sistēmu uzņēmumā. Tāpat darba devējiem būs jāsniedz informācija detalizēta, cik daudz viņi maksā sievietēm un vīriešiem par vienādu vai vienādas vērtības darbu, un attiecīgi būs jārīkojās, ja darba samaksas atšķirības ar dzimumiem pārsniegs 5%. Tāpat ir direktīvā paredzēts darba devējiem pienākums uzsākt un ar noteiktu regularitāti veikt ziņošanu par darba samaksas atšķirībām. Un šis pienākums tiek diferencēts atkarībā no darba ņēmēju skaita. Direktīvā ir paredzēti arī noteikumi, kas attiecās uz kompensācijām darba samaksas diskriminācijas upuriem un sodiem, tā skaitā arī naudas sodiem darba devējiem, kuri pārkāpj savus pienākumus, noteikumus, direktīvas. Tad dalībvalstīm ir uzdevums tehniskās palīdzības un mācību veidā sniegt atbalstu darba devējiem, kuriem ir mazāk nekā 250 darba ņēmēji un attiecīgiem darba ņēmēju pārstāvjiem, lai veicinātu viņu atbilstību šajā direktīvā noteiktajiem pienākumiem. Tāpat dalībvalstīm apspriežoties ar līdztiesības iestādēm būs jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka būtu pieejami analītiski instrumenti vai metodes, kas sniegtu atbalstu un norādes darba vērtības novērtēšanā un salīdzināšanā. Un varbūt nedaudz par ieguvumiem pašiem darba ņēmējiem. Tas būs lielāks darba samaksas caurspīdīgums un pārskatāmība, kas palīdzēs attiecīgi novērst darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem. Būs skaidri noteikumi un komunikācija piesakoties darbā un izvērtējot amata kandidātus. Tad darba ņēmējiem būs skaidri saprotami principi, kā tiek vērtēts viņa veiktais darbs un attiecīgs bonus tā rezultātā, ka darba ņēmēji vairāk uzticēsies savam darba devējam, un līdz ar to darba ņēmēju mainība uzņēmumā būs mazāka.
Direktīvas prasības ir jāpārņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos līdz 2026. gada 7. jūnijam. Kopumā Latvijā šobrīd pastāv vispārīgs tiesiskais ietvars vienlīdzīgas darba samaksas principu nodrošināšanai, bet direktīva paredz vēl veselu virkni noteikumu, kas palīdzēs nodrošināt vēl efektīvāku vienlīdzīgas darba samaksas principu iedzīvināšanu praksē. Šobrīd ir veikta direktīvas prasība juridiskā analīze, bet ir vēl ļoti daudz jautājumu, pie kuriem šobrīd strādājam. Tātad notiek aktīvas diskusijas ar dažādām iesaistītajām institūcijām par direktīvas prasību praktiskās piemērošanas aspektiem. Tas ir, kā mēs to Latvijā varēsim izdarīt. Attiecīgi ir izveidot šobrīd starpinstitūciju darba grupa. Un, ja mēs runājam par citām plānotajām aktivitātēm, direktīvas prasību pārņemšanā, šeit var minēt vairākas, kā izmēģinājuma projekts par darba samaksas paredzamību, izpratnes veicināšanas semināri, materiāli, kas izstrādāti priekš darba devējiem, darba ņēmējiem, kas attiec uz iekļaujošu darba vidu un daudzveidības pārvaldību. Tāpat būs pētījums par darba samaksas atšķirībām, darba samaksas pārredzamības jautājumiem Latvijā. Un kopumā ir paredzama arī izpratnes veicināšanas pasākumu sabiedrībai par dažādiem diskriminācijas aizlieguma aspektiem, kas ietvers, protams, arī atalgojuma atšķirības jautājumu. Īsumā tas būs viss par šo jautājumu. Astra, liels paldies! Klausoties, saprotu, ka sagaida samērā tāds liels un plašs normatīvais akts, bet ja mēs runājam tīri par tādu praktisko pusi, jūs redzat, kā teikt, kā profesionālis, kas tur top, kas tur varētu tapt, vai ir kādi praktiski ieteikumi jau šobrīd darba devējiem, varbūt kopā ar arotbiedrībām, koplīgumos vai attiecīgi darba devējiem iekšējos normatīvos aktos pie kaut kā jau sākt strādāt un kaut ko gatavot? Tā ļoti praktiski. Patiesībā tas pamatprincips par to, ka ir jāmaksā vienlīdzīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm par vienādu vai vienādas vērtības darbu, jau šobrīd ir nostiprināts darba likumā. Tas, ko varbūt darba devējiem vajadzētu vairāk pievērst uzmanību, viņiem būtu jāveic šī amata vērtēšana pēc vienotiem kritērijiem, izslēdzot jebkādus, dzimumu atšķirības. Tas būs tas galvenais akcents. Vai šis te normatīvais akts attieksies tikai uz šo te dzimumu kritēriju, vai viņu varēs piemērot un varbūt pat vajadzēs piemērot arī attiecībā uz citiem tiem faktoriem, kritērijiem, atbilstoši kuriem darba likumā 29. pantā noteikts, ka var veidoties diskriminācija. Tur bija rase, tautība. Šī direktīva ir adresēta vairāk tam, lai nodrošinātu vienādu samaksu starp vīriešiem un sievietēm. Direktīvas tapšanas gaitā bija diskusijas, varbūt paplašināt šos te subjektu, loku, bet tātad palika pie sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirībām. Un sakiet, tieši šīs te direktīvas izpratnē, kas tiek saprasts ar darba samaksu? Vai tieši to pašu, ko darba likums noteica, kas ir darba samaksa, vai vēl kādi citi papildus elementi? Direktīva paredz to, ka darba samaksa ietver darba algu un saucamos mainīgos komponentus. Tas viss kopā veido darba samaksu. Mainīgie komponenti var būt piemaksas, prēmijas, dažādi bonus, ko mēs saņemam, tā skaitā apdrošināšanas. Tas ir ļoti, ļoti plašs spektrs. Piemēram, pabalsti vai kādas kompensācijas, vai tas arī varētu tikt iekļauts? Šo jautājumu mēs uzdevām darba grupā Eiropas komisijas pārstāvjiem,
Un tas secinājums, pie kā mēs nonācām klausoties atbildes, bija, ka vairāk tas attieksies uz tiem pabalstiem, ko maksā darba devējs, nevis no valsts saņemtajiem pabalstiem. Jā, nu, protams, uz darba tiesiskajām attiecībām attieksies. Un vai šī direktīva sniedz kādu konkrētu atbildi, kas ir vienādas vērtības darbs, jo tas tāds ļoti līdz šim peldošs jēdziens? Jā, tad direktīva pasaka to, ka ir darba devējam, pamatoties uz noteiktu metodiku, vienotu metodiku, ir jāvērtē uz dzimumu neitrāliem kritērijiem balstīti, kādi ir salīdzināmos apstākļos, vienādā amatā šī te darbinieka prasmes, piepūle, atbildība, darba apstākļi, zināšanas. Tad ir vairāk šie kritēriji, pēc kuriem tiek vērtētas vienādas vērtības un vienāds darbs. Vai ir kāds tāds piemērs, ko minētu, kas varētu būt tieši uz dzimumu vērsts kritērijs? Tā, lai pavisam skaidri pateikt, ka pēc šādiem kritērijiem jūs noteikti nevarētu izstrādāt to savu metodiku, lai novērtētu šos amatus. Es tagad uz momentu varbūt nevarēšu atbildēt uz to, bet droši vien tad tā doma... Pirmais, es atvainojos, kas man uzreiz tā nāk prātā, piemēram, protams, ka bērnu kopšanas atvaļinājumā var doties gan vīrietis, gan sieviete, bet, ja mēs pavērojam praksē, tīri praksē, tad tomēr lielākoties šo atvaļinājumu izmanto sievietes. Un tad, ja ir nostiprināta šī samaksas apmēra atkarība no tā, cik ilgi esi atradies šādā atvaļinājumā, vai varbūt atradies uz darba nespējas lapas, vai tas jūsu ieskatā, šobrīd tā tīri viedokļu apmaiņai, diskusijai, vai tas jūsu ieskatā varētu būt tāds uz dzimumu vērsts vai drīzāk neitrāls? Iespējams, bet noteikti katrs gadījums būtu jāvērtē individuāli. Šobrīd, kā jau es minēju, ir ļoti daudz jautājumu saistībā ar šo direktīvu, kā labāk, kā efektīvāk viņu pārņemt, tā lai būtu pēc iespējas mazāks šis sloks darba devējiem, un mēs pie tā strādājam tiešām. Jā, jo tas, ko ir dzirdēts, ka ļoti nevēlētos tādu pārlieku lielu birokrātijas slogu uzlikt, lai neradītu. Šobrīd meklējam iespējas, kā varētu atvieglināt šo te jautājumu. Un visbeidzot pēdējais jautājums. Šī vienlīdzīgās darba samaksas nodrošināšana attiecībā pret šo datu apstrādi un datu aizsardzību, vai tur jūs redzat kaut kādus iespējamos riskus, un vispār vai šī direktīva, lai nodrošinātu šo vienlīdzīgu tiesību principu ievērošanu, paģēra, kad ikvienam būs pieejami šie dati par citu darbinieku darba samaksu? Direktīvā ir atsevišķs 12. pāns, kurš runā tieši par šo jautājumu. Tātad personas datu aizsardzības principi tiks nodrošināti neapšaubām. Tas nozīmē, ka tā dati principā visdrīzāk tad nebūs tā uzreiz tieši izpausti, ka Jānis Bērziņš darba samaksa. Burtiski visticamāk, ka nē. Jā, par to mums bija uzdoti iesūtīti jautājumi. Astra, saku jums lielu paldies. Gaidām šo plānu, gaidām šo metodiku, gaidām, kāda būs tā konkrētā mūsu rīcība attiecībā uz šo direktīvas pārņemšanu.